No 1. līdz 3. maijam Vidzemes Olimpiskajā centrā norisinājās VF jaunatnes basketbola līgas fināla turnīrs U16 vecuma komandām. Turnīra favorīti bija mājnieki Alvila Kaufmaņa trenētā Valmieras U16 komanda, kuras sastāvā spēlē 4 Latvijas U16 izlases basketbolisti – Edgars Kaufmans, Rainers Kalniņš, Andrijs Miška un Bogdans Raiļans. Valmierieši savu spēku apliecināja ceturtdaļfinālā un pusfinālā, kur sagrāva attiecīgi Madonas un Ķeizermeža komandas ar 48 un 59 punktu pārsvaru. Finālmačā valmierieši tikās ar Raivo Otersonu trenēto Daugavas Sporta namu komandu. Spēles pirmās 20 minūtes aizritēja līdzīgi. Pirmais puslaiks noslēdzās ar 2 punktu starpību, bet 3. ceturtdaļā Valmieras komanda pārņēma kontroli un veica izrāvienu. Ar spēles rezultātu 102-70 Valmieras U16 komanda kļuva par Latvijas čempioniem. Finālmačā vidzemnieku uzvaru ar 27 punktiem kaldināja Edgars Kaufmans, bet Rainera Kalniņa kontā 23 punkti. Par U16 fināla turnīru vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Bogdans Raiļans, kurš finālmačā guva 15 punktus un izcīnīja 6 atlikušās bumbas, bet Edgars Kaufmans tika iekļauts turnīra simboliskajā izlasē. Ar viņu arī aprunājāmies pēc turnīra noslēguma. Edgar, Valmieras U16 komanda kļūst par Latvijas čempioniem. Kādas šobrīd sajūtas? Protams, labas, kā jau visiem čempioniem, emocijas ir augstu vilni, un komanda nokavējās ritīgi. Šajā turnīrā pārliecinošs uzvars, ceturtdaļfinālā, pusfinālā uzvars ar vairāk kā 50 punktiem, pārliecinošs spēle arī finālā, kā vērtē komandas sniegumu. Kā jau teicu, ļoti labi nokavējāmies, pēc bumbām cīnījāmies aizsardzībā, ļoti labi mainījāmies, rotējām, un cīnījāmies pēc bumbām un visu darījām, kā vajag. Pašam šajās spēlēs 2x23 punktu, finālā 27 punkti. Es iekļauts arī simboliskajā izlasē. Kā vērtē pats personīgi savu sniegumu? Diezgan labi. Pagājušos gadus kā arī tik simboliskajā izlasē, bet pats nevērtēju savu sniegumu tik labi kā šogad. Moši tāpēc, ka mājas spēles bija Vocā, Vidzemes Olimpiskajā centrā. Viss notika un viss labi. Kā vērtē šo sezonu sev pašam kopumā? Pie U16 es sezonā spēlēju ļoti maz. Spēlēju pie U17 vairāk, bet tik un tā es tur pamanos iemest arī 20 un pāri punktus, sadot pāris piespēles. Tā kā diezgan labi spēles šogad. Tagad vasarā priekšā U16 izlase. Kā skaties uz šo turnīru? Mēs vasarā mēģināsim pēc iespējas vairāk taisīt treniņu nometnes, treniņus fiziskos droši vien arī. Uztrenēsimies Gunta Enzela vadībā, centīsimies paņemt visu, ko varam no viņa. Jaunatnes basketbola līgā Valmieras komanda šosezon triumfējuši gan U15, gan U16 turnīros, bet no 15. līdz 17. maijam valmierieši piedalīsies U17 fināla turnīrā Ogrē, kur centīsies izcīnīt 3. čempionu titulu šajā sezonā.